Šodien gribu piedāvāt jums gatavu biznesa ideju bagāža ietīšana. Divus vārdus ļoti īsi jums pastāstīšu par šo ideju un tad parādīšu arī aparātu. Tagad mēs varam redzēt, tas ir brīva informācija Rīgas aeroporta lidosta. Mums bagāžu ietīšana maksā maza summa 12 eiro, nestandarta summa ir 20 eiro. Un ideja ir kāda. Viņa, protams, pieprasa šādus lielus naudus, tas milzīgas naudas, manuprāt, jo paša summa, jūs varat pašu summu atrast par 40-60 eiro. Viņa vidēji pusi prasa, lai vienkārši aptītu jūsu bagāžu ar šo plevi, kur jūs noņemsiet, kur jūs tagad lidojat. Kāpēc tas notiek? Manuprāt, tas notiek tāpēc, ka lidosta pieprasa ļoti lielu naudu, lai saņemtu šo atļauju. Lidosta taisīt šo biznesu. Jūs varat atrast labu lokāciju kaut kur tuvumā lidosta, piemēram, tajā pašā, tur Neste vai Circle K stācija, vai jebkura cita vieta. Galvenais, lai tas būtu ērti klientam, jūsu klientam, kad viņš brauc uz lidostu, piebraukt pie jums, ātri aptīt un braukt tālāk. Un tagad es jums ļoti ātri parādīšu mūsu aparātu. Šeit ir aparāts, ar kuru var aptīt bagāžu. Šeit mēs liekam plevi, tur viss ļoti ātri tas regulējas, zaļa poga un vienu šādu somu var aptīt, tur varbūt 2-3 minūtes, tas ir maksimāli. Atkal pleves izmaksas par vienu šādu čemodānu, tas var būt 20-30 centi par vienu. Tad izmaksas ir ļoti mazas. Pats aparāts maksā 3500 eiro. Un pēc kalkulēšanas, protams, tas ir ļoti atkarīgs, cik daudz klientu jums būs sākumā. Tas ir atkarīgs no tā, kāda jums būs reklāma un tā tālāk. Bet lai uztaisītu konkurenci un piedāvāt bišķi labāku cenu, piemēram, nevis 20 eiro, varbūt 17 eiro, 15 eiro par vienu šādu summu, lai klientam būtu interesanti pie jums piebraukt, varbūt tur kaut kādu kafiju paņemt, tur Circle K vai kaut kas tāds. Tad, jūs varēsiet izpirkt šo aparātu jau pēc 1 mēneša. Varbūt 2 mēneši sākuma, jo vajag uztaisīt labu reklāmu, lai cilvēki stāsta saviem draugiem un tā tālāk. Manuprāt, tas ir ļoti labs biznes. Kāpēc? Tāpēc, ka konkurentus nav. Vispār nav konkurentus. Tad tas ir viss atkarīgs no jums. Ja jūs būsiet aktīvi, tad vēlreiz atkārtošu, ka aparāts maksā 3500 eiro. Pleve, es pateikšu, tā neko nemaksā, jo 20-30 centi, lai aptītu vienu tādu summu, tas ir smieklīgi. Tad, ja jums interesē šī, manuprāt, ļoti laba ideja, tad lūdzu rakstiet mums, es jums atsūtīšu vēl visus datus. Paldies! Tūlīt es jums parādīšu, kā aparāts strādā. Mums tagad ir caurspīdīga plēve. Vienkārši spiežam šeit pogu. Un tālāk viss notiek automatiski. Galvenā priekšrocība, ka viss notiek ļoti ātri. Kvalitāte arī ir daudz labāka nekā lidosta, piemēram, jo salīdzināt mums vairāk nav ar ko.
Šeit plēve izstiepjas un ļoti labi tur jūsu somu. Jūs paši redzēt, ja jūs varat kontrolēt, cik daudz plēves iet uz vienu somu, piemēram, klients var pieprasīt, uztaisi man stiprāk, tad jūs varat noregulēt šeit, cik daudz apļus mēs taisām, šeit ir apļu cikli, cik stipri viņš aptīn somu un cik ātri strādā mūsu disks, cik ātri viņš griežas. Ja? Jūs varat izmantot, piemēram, pirktie mums caurspīdīgo plēvi, balto plēvi, melno plēvi. Ja? Tas arī ir kā opcija. Arī gribu pateikt, es aizmirsu pateikt, ka ārzemēs jebkurai labai viesnīcai ir šāds aparāts. Jūs droši vien arī bijat Turcija, Eģipte, kaut kur tur, ja? Un laba viesnīca ir savs aparāts. Tad, ja jums, piemēram, jūs esat tagad viesnīcu biznesa, tad piedāvāju jums arī padomāt par šo aparātu, jo tas arī esmu pārliecināts, ka jūsu klienti būs ļoti, ļoti priecīgi, ja jums būtu šāda opcija. Nevis viņiem aptīt savu bagāžu tur par 20 eiro, bet pie jums, piemēram, viesnīca aptīt par 5 eiro jums jau būs 300%, tur 400% peļņa. Ja? Paldies par jūsu uzmanību un gaidīsim pieprasījumus.